5 gados tētis atveda pusi no darba un uzlika tur kāpnes. Es uzkāpu tornīti tur augšā. Un tad māsa tirināja to torni un es nokritu uz muguras. Vislabāk bija tas pirmais, tur varēja lēkāt. Jā, mēs no tās augstākās virsmas mēs lecām pret to stabu. Jā, sejām. Jā, un mēs tad ar sejām triecāmies. Jā, un tad Litkalniņš varbūt bija. Un tad mēs daudziem tiem pirātiem pa seju. Un tad mēs teicām, Helvis bija boss, viņš teica, pirāti uzbruk, vilciet ārā zobenes, mēs cīnījāmies pret pirātiem. Un tad mēs arī, gribētos izmēģināt izskatāt forši. Jā, tur ir tas Litkalniņš, varētu tur galotnē uzkāpt un lekt virsū tiem ceļiem. Un vēl bija foršās sumo cīņas ļoti foršas. Jā, tās bija. Tur tāda milzīga un tad apakšā kaut ko mīkst un tad lekt. Tu gribētu, lai tur ir krīpē vai tas cilvēciņš. Tur visādi cilvēcis, kur ir daudz kompekšu. Jā, un es gribētu, lai tur būtu. Jā, varētu, tur būtu kompekšu mais un varētu lekt kompekšu. Un es gribētu, lai tur būtu arī, kaut kādi cilvēciņi, kuriem varētu Minecraftā, kurš varētu krīperi, Zirneklim sistu viņš uzsprādinātu. Vai ne? Un mums dotu konfektes no zirnekļa. Jā. Katru Tā kā piņātā. Nē, kosmonauti tur var vulkānā veikt iekšā. Vajadzētu čausmu māju uztaisīt. Varētu uzprogramēt, kad uzkāp un iznāk ārā no malas zombijs un nobiedē cilvēku, un cilvēks iekrīt, kur ir pilns ar līķiem. Tas būtu visbaisīgāk. Un vēl, Tā kā tāda grīda, un tad, kad tur var tā kā atvērties. būtu forši, ja parādītās zāģis. Dēls ielūst Un visforšāk būtu viss kompleksā. Jā. Un tad būtu viss ideālāk. Un to neviens, un tur būtu milzīgi helikopteri, tur varētu tikai trešie. Pistols. Jā, ar zombijiem. Vai ne? Forši tad. Es pie reizes paņemšu savējies no pieredzes.